Šodien olīvu ziņās par vienu no senākajiem kultūraugiem olīvu koku un kur to var apskatīties Latvijā, nebraucot dārgos ceļojumos uz Vidusjūras reģionu. Par olīvas lomu dažādām tautām un reliģijām, kā arī uzzināt ar olīvas palīdzību atbildi uz vienu no dzīves fundamentālākiem jautājumiem. Sākam ar ciemošanos Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī un pie tur augošā olīvu koka. Par olīvām kā tādām, par augļiem, vieniem viņas var garšot, otriem viņas var riepties, jā, bet redzējuši droši vien tagad jau būs visi, bet kāds izskatās olīvu koks, kas braucis, protams, ir uz Vidusjūras reģionu, tie būs redzējuši, jā, bet šeit Botaniskā dārzā Salaspilī oranžērijā var apskatīties, kāds izskatās olīvu koks. Šajā oranžērijā viņš vēl nav ražojis, bet vecajā oranžērijā mums ir bijuši arī augļi olīvu kokam. Ja runājam par olīvu koku kā tādu, kā jūs jau pieminējāt, tad faktiski mēs droši vien grūti būs atrast otru tādu koku, kuram nebūtu tik sena kultūra vēsturiskā saikne ar daudzām kultūrām. Ja, mēs paskatāmies Bībeli, veco derību, ja, tad, kad Noas, tā kā ir grēku plūdi, tad, kad Noas palaiž balodi no sava šķirsta, balodis 3. dienā atgriežas ar olīvu zaru knābī. Ja? Ja mēs paskatāmies vēl olīvu eļļas, gan kā eļļas lampiņām, gan kā apgaismošanai, ja? Gan olīvu eļļas kā pārtikas līdzekļa, gan olīvu arī kā pārtikas līdzekļa. Tad faktiski, ja par olīvu koku mēs runājam, tad tas ir viens no tādiem visu laikam visslavenākajiem vispār kokiem, kādus mēs kultūra vēsturē varam atrast. Nodziedājuši slavas dziesmu Nacionālajā botāniskajā dārzā tur augošajam olīvu kokam, interesējāmies par citu tautu pieredzi un zināšanām par olīvēm. Olīvas bija labi zināmas jau senajā pasaulē. Olīvas pārtika lietoja senajā Grieķijā, tuvajos austrumos, Romas impērija. Tuvajos austrumos ir sākamvārds nocirst olīvu koku, nogalināt cilvēku. Judaisma piekritiem olīvas ir ļoti svarīgas, lai varētu īstenot noteiktas reliģiskas tradīcijas. Olīvu koks ir sameklējams daudzu reliģiju nostāstos un fundamentālos traktātos. Arī Latvijā, arī pieņemsim, kristīgajā kultūrā ir, tad, kad ir jaunajā derībā, kur ir Jēzus lūgšana, mums eksistē divi varianti. Mums eksistē jaunajā derībā eļļas kalns un olīvu kalns. Ja? Faktiski lielākā daļa laikam ir eļļas kalns, bet patiesībā tā kā līdzīgi izrunājas gan olīva, gan eļļa, ja? Tad principā arī tā Kristus lūgšana ir bijusi eļļas kalnā. Nevis eļļas kalnā, bet olīvu kalnā, ja? Kas pēc tam jau ir jaunā derībā nepareizi pārtulkots un uztverts kā eļļas kalns. Tā kā šis olīvas milzīgais, ārkārtīgi lielais kultūra vēsturiskais mantojums, tiešām droši vien, ka viņi padara par slavenāko koku Eiropas kultūra vēsturē. Tā varētu tas būt. Šaubu nav. Olīvkoks ir viens no veiksmīgākajiem Vidusjūra reģiona kultūra augiem, arī biznesa jomā. Tā mārketinga, jeb atpazīšanas kampaņai skaitāmi jau vairāk par 2000 gadu. Tomēr arī pēc 1000 gadiem vēl ir darāmais. Un mēģināsim palīdzēt tiem olīvu pircējiem, kuri katru reizi veikalā domā, kādas tad pirkt, zaļās vai melnās. Jā, ir zaļās olīvas, ir melnās olīvas, kas tradicionāli, tad ir sarkanās olīvas. Ir tas jautājums, ko mūžīgi uzdot par to, vai tās zaļās olīvas ir kaut kāda cita suga vai šķirne vai kā, un melnās ir kaut kas cits. Šajā gadījumā, protams, ir olīvas, kuras nekļūst tumšas, ir dažas šķirnes, ja? Bet lielākoties tomēr tā mūsu saruna ir par negatavām olīvām, vai tās sarkanās, kas ir pusgatavās olīvas, un melnās, kas ir gatavās olīvas. Ja? Tā kā faktiski runa ir par dažādām gatavības pakāpēm, lai gan šķirņu arī ir ļoti daudz, ja? Ir kalamata šī te olīvu grupa, ja? Ar tām lielajām milzīgajiem augļiem, ir sīkās olīvas, un protams, katram cilvēkam ir sava gaume, ja? Un līdz ar to arī tā izvēle, kādas īsti ņemt, arī tieši tikpat dažāda. Olīvu ziņas kopā ar kultūra vēsturnieku Josifu Ročko pārliecinājās, ka olīves ir tos mūsu sirdī un galdam. Uzrunātie iedzīvotāji zināja, kur aug olīves, izmantoja arī cēliem mērķiem olīveļļu un godīgi atzinās, ka īpaši olīves negaršo, atklājot senu nostāstu par olīvēm. Ja mēs paskatāmies vēstures datus un avotus, atrodam ziņas, ka par olīvu dzimteni uzskata Kipru,
bet arī spāņi uzskata, ka olīves nāk no šīs zemes, un viņi uzskata, ka tā ir olīvu dzimtene. Nu, un arī itāļi ir olīvu audzētāji. Jūs izmantojat olīvu eļu savas ēdienus? Jā, protams, izmantoju un uzskatu, ka tā ir pati vērtīgākā eļļa. Gatavoju visu koru olīveļu un izmantoju tieši olīveļu tieši tāpēc, ka tā ir ļoti, kā es jau iepriekš pateicu, vērtīga un tieši tāpēc, ka es rūpējos par nākamajām paaudzēm. Ziniet, ļoti negaršo. Es nezinu kāpēc, bet cik es reizes nemēģināju, man ļoti negaršo. Un es arī dzirdēju tādu teicienu, kad cilvēkam sāk patikt olīves, tad sanāk, ka bērnība jau ir beigusies. Bet es joprojām esmu tajā bērnībā. Cik vienkārši ir uzzināt, kad beidzas bērnība? Izrādās jāatceras tā diena, kad sākām ar baudu ēst olīves.